Jebkurai dzīvai radībiņai ir vajadzīgs sirds siltums ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Dzīvnieku pansija Ulubele. Patvērsmes dzīvnieku aprūpe atbilstoši labturības prasībām. Patvērums 300 iemītniekiem, 220 suņiem un 80 kaķiem. Jebkuram dzīvniekam vajadzīgs foršs, atbildīgs saimnieks, kurš rūpēsies par viņu visu mūžu. Diemžēl ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu vadīti savus dzīvniekus pamet. Patvērsme nevar būt mājas. Dažs rējējs vai jauks murrātājs šeit uzturas pāris dienas, bet citi garus gadus. Tas ir ļoti daudz, tā ir nopietna ferma, līdz ar to ir arī nepieciešami daudz darbinieki un arī vēl vairāk brīvprātīgie. Vislielākais atbalsts, kas var būt Ulubelei un jebkurai patversmē Latvijā, ir atbildīgs saimnieks. Katram jaunajam saimniekam visa dzīvnieciņa mūža garumā nodrošināta palīdzība no Ulubeles. Sākot ar veterinārajiem pakalpojumiem, beidzot ar viesnīcu, ja ceļojuma laikā dzīvnieku nav kur atstāt. Lieli palīgi patvērsmes darbā ir brīvprātīgie, kas sniedz gan mīļu glāstu dzīvniekam, gan palīdz uzturēt kārtību. Sākot no aprīļa, dzīvnieku patvērsmē ieviesta jauna kārtība – brīvprātīgo apmācības kursi. Brīvprātīgie, kas būs izgājuši šo kursu, zinās, kā pareizi staidzināt suņus, ka viņus nedrīkst barot, lai kā arī gribās, kādas lietiņas viņi var atvest, kā viņi savādāk var palīdzēt, kā viņi var izlīmēt sludinājumus par noklīdušiem sunīšiem. To viņi visi varēs ātri, ļoti operatīvi iemācīties, saņemt brīvprātīgā palīga apliecību. Suņiem un kaķiem viņi ļoti patīk, jo suns ir ļoti sociāls dzīvnieks, viņiem patīk garas pastaigas, patīk ar viņiem pakomunicē, pabužina, un lai arī mums ir daudz darbinieki, bet 220 suņi ir ļoti daudz. Un tāpēc ik viens, kas atbrauc palīgā, mums ir zelta vērtē. Palīdzēt patversmei var ne tikai nākot palīgā darbos, bet arī ziedojot. Piemēram, makulatūru, kaķu toaletes smiltiņas, rotaļlietas, barību, pavadiņas un citas lietas, kas ikdienā nolietojas un dzīvniekiem ir ļoti nepieciešamas. Ir ļoti vajadzīga ikviena atbildīga cilvēka palīdzība. Ko tas nozīmē? Vajag ieskatīties portālā, portāla kartē, paskatīties, kuros rajonos ir atrasti dzīvnieciņi, paskatīties, vai tas ir ērtā rajonā un tuvu mājai vai darbam, un ļoti vienkāršā veidā izdrukājot no portāla sludinājumu un izlīmējot viņu dzīvnieku atrašanas vietā, jebkurš var palīdzēt dzīvniekam nokļūt mājās. Vismaz 3 reizes nedēļā atbrauc kāds pensionāru pāris vai arī jauni cilvēki ar sludlapiņu rokā. Reku mēs ieraudzījām uz ielas vai pie veikala, tas ir mūsu sunīts, un tādā veidā viņi atkal satiekas. Labākās brīvdienas. Svaigā gaisā un starp draugiem, ne? Jā. Ko? Tu tagad rāpsies man klēpī? Ko?